Manas domas tās naktīs skrien visādus ceļus, uz priekšu saviem nereti riņķos. Viņas saknes es jūtu, tās nejauka nagas, tad auglīga zemē, tās liecas un nīks. Liecas un nīks. Pasaules malās. Bez zemes savas atcīnās un jālās. Mana tauta tā mīst visās pasaules malās, pats
Tu esi vienīgais, kurš palicis dzimtenē, Latvijā. Mēs ar tavu tēti un mammu esam te svešumā. Zinu to, ka nesen aizsaulē aizgāja tavu vecmāmu. Vienīgais tev tuvais cilvēks. Labi, ka tev uzauga palīdz onkulis un tante Āna. Esi labs par viņiem. Tavi vecāki ir aizsūtīti tālajā staigā, meža darbos, kur ir 37 grādu augsts. Domāju, ka atgriezties Latvijā man nebūs lēns, jo šajos smagos darba apstākļos man veselība ir sagrauta. Mazdēļ, tev šo vēstuli rakstu nozīmīgā svētku dienā, 18. novembrī, jo manā sirdī tie ir lieli svētki, kaut ārēji to nedrīkst izpaust. Toreiz, 1919. gadā, mēs izcīnījām brīvu Latviju un atbrīvojām Rīgu no Permata. Šajā sakarā gribu teikt, ka brīvība un neatkarība jebkurai tautai ir vissvētākais dāvājums, jo jāprot nosargāt un dzīves sirdīs kodumā. Tu to sapratīsi, ja būsi liels. Mazdēļ, tu nezini arī to, ko mums, Latvijas tautai, nozīmēja 18. novembris. Tā bija diena, kad Latvijai tika pasludināta neatkarība. Katrā mājā līgoja sarkanbalts sarkanais karogs. Mūsu dzimtas māja karogi, tavu vecmāmiņu uzauga liela rūpība no smalkas vilnas. Dārgo mazdēļ, tev jāzina, ka tajā 1949. gada 25. marta naktī, kad čekisti iebruka mūsu mājā un arestēja tavu mammu, tēti un mammu, vecmāmiņu tevi slēptam izglābās. Es tev gribu lūgt saglabāt mūsu Latvijas tautas dārgu, sarkanbalts sarkano karogu. Es zinu, ka šo lūgumu var radīt tev apdraudējumu, tādēļ skolā par to nedrīkst stāstīt. Varots ir tas, kurš dara to, ko nespēj citi. Un tagad pats svarīgākais. Atklāt, kur karogs atrodas. Ja tev jābūt stīgumam, šis noslēpums jāglabā līdz brīdim, kad Latvija atkal kļūs brīva. Karogs ir paslēpts mūsu dzimtas mājas lielajā istabā, aiz Dievmātes Marijas bildes, kur siena ir nolīmēta ar taptēm. Tu zini, ka Dievmāte Marija nosargās tevi, karogu un Latviju. Mīli savu Latviju, mīli tās mežus, upes, ezerus un labus cilvēkus. Ar Dievmāstiem, no Svētstāvs Kārlis, Sibīrija, 1952. gada 18. novembrī. Dzimtais pavards pie debesim turas, lai pārnāk mājās mēs nevaram durvis, bet grāmatu vāvus un brīvojam telpu sevī, kur dzimtenei būtu. No gliemežu mācīties nevaram, jo mājas nav patvērums mums, bet mēs būsim patvērums mājām. Ziemē
Dievs, svētī Latviju. Mēs nākam pie Tevis lūgšanā, tāpat kā senāk, ik brīdi. Lai sadzird mums visā pasaulē, kad lūdzam Dievs, svētī Latviju. Tāpēc es lūdzu, Dievs, svētī Latviju, dziesmu un ticību, godaprātu un tikumu. Uzturi mūs dzīvus, dari mūs brīvus, garā un pateicībā, cilvēku vārdu cienīgus, latviešus, Tēvzemē un pasaulē. Tev
Ko daram? Varbūt laižam uz Japānu? Jā, Japānā brīnišķīgi ziedi sakura. Varbūt labāk uz Norvēģiju. Forši, fjordi, troļļi, laši. Un kā būtu ar Latviju? Domājot par mīļo, nozīmīgo un svarīgo tavā dzīvē. Ko tu man atbildētu, ja es tev jautātu? Kas ir miers? Miers, tie ir Ziemassvētki. Miers, tās ir mani vecāku mājas. Spēks. Spēks. Tā ir vecmāmiņas svaigi ceptā rupmaize. Spēks. Tas ir lielais malkas cirvis vecstāvu rokās. Prieks. Prieks, tas ir manas tautas dziesmu svētki. Prieks, tās ir mūsu hokejistu uzvars. Laime. Laime. Tās ir mūsu vecāku prieka asaras. Laime. Tā ir mana pirmā mīlestība. Laime. Tas ir miers, spēks un prieks. Tā ir spēja saskatīt un sajust to visu. Laime ir lepoties ar savu dzimteni, godāt un cildināt to. Laime ir būt kopā ar citiem, priecāties un sajusties labi. Man zeme bišu pilna liepa. Ziedi tev no medus, mums no medus maize. Mana zeme, mana medus maize. Mana sāpe, mana laime, mana raize. Katrs savu ziedu nastu stiepjam. Katram pašam jācep sava maize. Katrs savu sapni uznes gaisā. Visiem kopā mums ir šāda raize. Mūžam, lai skan dziesma medus liepā, tā kā medains mākonis, kas gaisā. Tā kā sāpe, tā kā laime, tā kā raize. Mana zeme, mana medus maize. Lai visiem iegūdās
man ir dārga, jo citas zemes nav, jo nav arī citu debesu. Var jau būt, ka kaut kur pa ēteru lidinās eņģelīši apzeltītiem spārniem. Var jau būt, ka kaut kur dod dzert nektāru no grezniem traukiem. Man pietiek, ka uz Latvijas zemes eņģeļi ir pārvērtušies stārķos un nektāru ražo bites no pāris hektāriem vizbulīšu. Mana zeme, es mācos aizturēt elpu, pirms nosaucu tevi vārdā. Es mācos visos zīmējumos iezīmēt nevis vējus un caurvējus, bet tavas liepas un eglis. Es mācos visos zīmējumos iezīmēt tavas sāpes un priekus. Es mācos aizturēt elpu, pirms nosaucu tevi vārdā. Viegliņā, viegli, Latvija. Un katrs rīts man nāk talkā, un naktis, un madarās rasa. Es mācos visos zīmējumos iezīmēt, cik tu esi skaista. Cik tu esi skaista, mana zeme, Latvija. Bet tu taču zini, ka mēs ar tēti mīlam tev vairāk par visu pasaulē. Jā, es zinu, bet tagad tu vari pasaukt tēti. Man viņam ir jaunumi, mani pieņēma futbola komandā un drīz būs turnīrs. Un Kristaps teica, ka viņa tētis ies skatīties. Es ļoti priecājos par tevi un lepojos ar tevi. Bet tētis nevarēšu pasaukt. Viņš ir darbā. Bet rīt viņam to varēs pateikt, jā? Protams, Dēliņ, protams. Es jau viņam pateicu arī par to kaķīti, nu to, kur tu izglābi. Pie mums jau kokiem lapas nobirušas. Pie mums gan vēl kokiem ir lapas. Bet pie mums vienalga ir skaistāk. Jā, pie mums ir skaistāk. Mam, vecmāmiņa mums katru vakaru stāsta pasakas, un es dzirdu, kā viņa savā istabā lūdz Dieviņu par tevi un tēti. Arī mēs katru dienu domājam par jums. Mam,
Es šodien redzēju sapnīti. Kādu sapnīti? Redzēju, kā tu ar tēti atbrauc mājās. Jā, skaists sapnītis. Es to redzēju šodien, varbūt arī redzēšu rīt. Dēliņ, Ziemassvētkos mēs būsim mājās. Pavisam? Pavisam, jā? Pavisam, Dēliņ, pavisam. Vācieši nāca, krievi, zviedri, lai nospiestu mūs uz ceļiem, bet latvieši nesalūst, jo mīl šo zemi, cer mājās atgriezties, satikt savus mīļos, Rīgas lidostā nosēsties. Uzliec roku man uz pleca, uzliec roku sev uz sirds, lai kur tu arī dotos, Latviju tev neaizmirst. Uzliec roku man uz pleca, uzliec roku sev uz sirds, lai kur tu arī dotos, Latviju tev neaizmirst. Tagad par tiem grūtajiem laikiem man ir sagatavots viens stāsts par to. Lūdzu, ieklausieties, nepārtraucot. 1946. gadā, skaistā rītā, pavasarī, atnāca ādas mēteļos vīri. Pie mana vectēva teica, jānāk līdz, gandrīz veselu gadu viņš stūra mājā mocījās. Viņš teica, Latvija būs brīva, un no nekā viņš nebaidījās. Iznāca ārā, bija piedzimusi meita, nebija no kā izdzīvot. Viņš teica, es to visu nevarētu, savu Latviju nemīlot. Uzliec roku man uz pleca, uzliec roku sev uz sirds, lai kur tu arī dotos, Latviju tev neaizmirst.
Mūsu zemē pāri šļūdas ir laikmeta šļūdonis. Tādēļ tā stumdīta un grūstīta, un daudz kas nav savā vecajā vietā. Un tomēr, kā raigu puķu zirgi, ap varavīksni vīdamies, pie dzēru galsīm kardamies, kā ap mani sapņu debesīs. Un plaukstiem zieds pēc zieda, jo šajā zemē tie nejūtas vairs lieki. Kāp mani sapņi debesīs, kļūst piena ceļš par lapu, uz kuru varu uzrakstīt es tevi mīlu, Latviju. Un 18. novembrī būsim visi kopā savās domās un sirdīs, kopā pie brīvības pieminekļa, kopā krastmalā, skatoties salūtu un kopīgi visiem dziedot Latvijas valsts himnu. Dievs sveitī Latviju! Paldies, ka jūs atnācāt. Priecīgus jums visiem svētkus.